8. vieta pēc šādas cīņas, vai esi apmierināta? Protams, ka nē. Es strādāju ne tikai priekš seviem, protams. Priekš maniem tā 8. vieta neko, un priekš pārējiem tiem cilvēkiem, kuriem man visu laiku palīdzēja, tas ir lovs, viss, jā. Viss treneru sastāvs, protams, jā. Un tie, kas par manīm visu laiku seko, jā. Neraksta vismaz kaut kādās muļķībās telefos un dienā. Un es gribēju visiem uztaisīt šodien pēdējo dienu tā kā dāvanu, ja? Bet nekā man nesanāk, sorry. Par šo dienu, kas sanāca, kas nesanāca? Sanāk paukošanā, bet ne sevišķi. Nebija uztraukums, bet varbūt pie beigām pietrūktā gribēšanā, ja? Un paukošanā, var teikt, ka ļoti labi. Pirmā vietā tas ir, protams, ka labi. Peldēšanā šogad ir mans rekords, tāpēc, ka man pagājušo gadu bija uztaisīta operācija un ceļš, ja, man ir diskoordinācija kājas ar rokām darbība, ja, un šo sezonu tas ir labākais rezultāts. Un jāšanā jūs redzējat 2 kļūdas, manas kļūdas, zirgs bija labs. Kas tur īsti notika uz tām pēdējām 2 barjerām? Viņš uzgāja tieši pretim taisnē ar 2 acīm pret skatītājiem, un viņš sāk spiesties kājiņas, rociņas, ja, un viņa grūdi, ja, un redzu, ka viņš neatbild uz manām kustībām, un es viņam vienkārši tad paudas pa brīvu iedot. Tas ir mana kļūda. Tad mēs uztaisījām 2 kļūdas, viņš un es, un viņš neizvilka, es nepalīdzēju, un tā bija laikam 6. vieta. Pirms tās pēdējās skriešanas un šaušanas bija tā ticība saviem spēkiem, ka vari aizķerties tālāk, tik tuvāk tam trīniekam? Pirms skriešanas vai pēdējā? Pirms bija. Ne sevišķi tur kaut kādas, bet tas bija atkarīgs, kā visi pārējie šauj, ja? Bet cik redzams, ne visi labi šauj. Tad, ziniet, kā tu pieskrien, vējš vienam ir, otram nav, un varbūt man vienam šāvienam ir, otram nav. Tas ir, neviens neko nevar pateikt 100%. Zinot to, ka tu esi maksimālis, tu ej līdz galam, kas šeit varbūt pietrūka? Tad tu teici it kā pati, kaut kur brīdī, kaut kur palaidi, bet kas tāds, jau liekas, ka fiziski tu biji gatava. Saprot, visiem 5 veidam, katram veidam ir maz niuanses sīkums. Peldēšanās, pelkostēmas, jāšanā, piemēram, tur kaut kāda veiksme, ja? Paukošanā arī kaut kāds pātrinājums, ja? Kaut kāda solīte vai tas distants, ja? Peldēšanā vēl kaut kas, visādi sīkuma, bet tā sastāv, vai tas ir 3., vai 6. vai 25. vietā. Mēs izdarījām laikam visu, un viss sastāvs, kas man līdzēja līdz šīm, es esmu pa visiem šitiem 4 olimpiādiem liels paldies. Vēl pēc 4 gadiem cīnīsies līdz Rio? Ziniet, kā sastāvā? Vecā. Vai es izskatos vecā, vai es nezinu, kā viņi pēc šitiem sacensībām, kā var teikt, apspriedīs šito visu olimpiādu. Ja? Es labprāt cīnīties, ja būs atbalsts, kā vienmēr. Ne tā, kā man met no A sastāvam, kad man ir rezultāts. Man met, nezinu, kāpēc B sastāvā. Vasiljevskie visu laiku 8 gadus sēž A sastāvā bez rezultātā. Man visu laiku izmet no turienes. Ja? Protams, ka ir gadi. Tā kā ar rezultātiem mēs tur iegružamies, jā, ar visu, ko. Sorry, man ir tā pieciņa, man nav tikai dailekšana vai peldēšana 1 minūte, jā. Man jāstrādā, man visi 4 gadi vai 2 gadi no 4 jāpakļauj Londonā, bet Olimpiskajām spēlēm normatīvam 1 operācija bija, jā. Man bija jātais, un tad es izpildīju to normatīvu pēc mēneša pēc operācijas. Sorry, kurš tev vēl var to panākt, jā? Un es visu pakļauju, lai tik A sastāvā vai būtu mierīgāk tā dzīve, ja? Bet ar to es traumēju savu celi. Un es pēc tam nevarēju nekā atjaunoties. Un tagad tikko pirms Olimpiskajām spēlēm sanāk mēnesis, kad es varēju taisīt vingrinājumus, atspērienas solis priekš skriešanas. Un tāpēc ir tagad rezultāts. Ja būtu viss tā mierīgi saplānots, ja? Un pēc tam sakārtot to traumu, pēc operācijas laiku, un pēc tam normāli gatavoties,
varbūt būtu cits rezultāts. Bet to arī neviens nevar apgalvot. Bet zinot to, ka tu man tikko stāsti, ka tu izgājies cauri grūtībām, tad braucot prom no Londonas, tu sev vari uzsist uz pleca malacis. Jā, pēc tā, ko es izdarīju, lai tiktu A sastāvā Olimpiskajās spēlēs un izcīnot 8. vietu, es domāju, es sev varu pakarāt, točni tur kaut kāda medaļa, bet šokolāda 100%. Bet pašai, zinot tās grūtības, varbūt, kas tev atkal būs priekšā, jācīnās par to vietu, par finansējumu, ar tām grūtībām un ar pašu arī, kā tu saki, gadi tev nāk tikai klāt un pretiniecis jaunāks paliek. Ir tev tas mērķis tagad tāds, Brazīlija, no Londonas līdz Brazīlijai? Var, tiešām var. Spēks ir redzams, un gan peldēšanā, un gan skriešanā. Es saku, ja ir atbalsts, tu ienākot uz lovu vai tu ienākot, atbraucot uz mājām, ja cilvēki ir labi noskaņoti pret tēm, tad viss gribās darīt. Kad tu atbrauc un visu laiku depresija, kad visi, viņa labāk par mums, vajag tur visu laiku uz leju, tā kā visi latvieši labprāt, kaimiņieka labāk, tad ziniet visu to, ja visi būs laimīgi un visi ticēs visiem pārējiem, tad būs viss ok, visiem būs ok. Un manai federācijai un visiem sportistiem un visiem cilvēkiem Latvijā. Paldies tev, paldies par rezultātu. Lūdzu. Čau.